Studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskie norādījumi. Otrā daļa – darbs ar tekstu, attēlu, tabulas un formulas. Iepriekšējā daļā bijām izveidojuši noformējumu lapām, kā arī vairākus stilus, ar kuru palīdzību varam rakstīt, veidot tekstu, kas mums arī šeit ir izdevies. Redzam, ka esmu šeit uztaisījis tekstus, kuriem nav nekādas nozīmes. Lūdzu, nelasēt tos, vienkārši viņi šeit ir ilustrācijas nolūkos. Pamatteksts ir noformēts ar stilu normal. Tālāk mums ir ievads, kā virsraksts. Tad mums ir daļu nosaukumi, nodaļu un apakšnodaļas. Mums šeit neeksistē, bet viņas tur ir. Ticiet man. Tālāk. Tagad paskatīsimies, ko vēl papildus var izdarīt ar tiem stiliem, lai jūsu dzīve izskatītos skaistāk un pareizāk. Piemēram, pirmā problēma rodās lūk šeit. Pagājušajā nodaļā bijām runājuši par to, ka starp nodaļu un tekstu ir jābūt 24 punktiem. Un šeit, kā jūs redzat, mums ir šī situācija, kad pirms nodaļas ir daļas nosaukums, kas teorijā nedrīkst parādīties, bet, ja jūs rakstat kaut kādu vienkāršāku darbu, tādu kā referāts un studiju darbs, tad tas tā varētu būt. Kā tikt galā ar šo situāciju? Ar šo situāciju tiek galā manuāli priekš katra gadījuma. Piemēram, šeit redzam, ka tas ir parādījies. Tas nozīmē, ka nevis caur stiliem vienoti, bet gan ieliekot kursoru šajā rindkopā ejam uz home izvēlni un šeit caur paragraph šo te lietiņu mainam uz 0. Kāpēc uz 0? Jo šim stilam heading ir ielīdz 12 pēc. Tāpēc tas pilnīgi normāli izpilda tos uzdevumus, kādi tiek prasīti. Tad šeit ir 12 starpā. Nākamais. Vēl ir šī situācija, kad daļa vienmēr sākas ar jaunu lapu. Un jums ir divi veidi, kā jūs varat to panākt. Jūs to varat panākt vai nu manuāli, liekot kursoru šeit iepriekšējā rindkopā un tad ejot uz layout, breaks un page, vai arī next page, ja jūs gribat, varat teikt arī sekciju šajos brīžos, bet pietiek arī vienkārši ar breakumu, ar page. Vai arī iestādījumos pašā stilā, labais klikšķis virsū heading 1, modify, aizējam uz format paragraph, un lūk šeit, nākamajā izvēlnītā line and page breaks, jūs varat ielikt ieksīt page break before, kā rezultātā jūsu daļas vienmēr sāksies ar jauno lapu. Lūk, šādi redzam, katra daļa tagad sāks ar jaunu lapu. Kā to mēs arī gribējām. Nākamais, pie kā vēl varētu piestrādāt, ir lūk šīs atkāpes starp numuru un daļu nodaļu nosaukumiem. Ja tas jums nepatīk, ar to var tikt galā sekojošā veida. Liekam kursoru rindkopā, kuru mēs gribam mainīt, tad ejam uz home izvēlni un šeit caur podziņu multilevel list varam nobraukt līdz define new multilevel list šādi. Un lūk šajā logā, kas mums parādās, podziņa more, nospiežot kuru jūs varat nomainīt. Simboli, kas seko pēc numuru, tad pēc noklusējuma tas ir tabs, bet mēs to varam nomainīt uz space. Ko jums ir jāzina par šo rīku? Jums to jādara manuāli priekš katra līmeņa, tad to esam uztaisījuši tagad tikai priekš heading 1. Ja mēs izvēlēsimies šādi heading 2 līmeni, redzam, ka te atkal ir tabs, un tāpēc mēs to arī mainam uz space. Un to pašu mēs daram arī šeit. Un redzam, ka rezultāts ir mazliet skaistāks nekā bija iepriekš. Tad te izskatās darbs ar tekstu. Šeit tālāk varam ķerties pie dažādu citu elementu formatēšanas, tādi kā tabula, attēli un formulas. Tad, ko jums ir jāzina par attēlu formatēšanu dokumentos? Attēls ir centrēts, attēlam ir nosaukums un attēls ir numurēts. Un kas ir pats svarīgākais pēc šī visa, ka pirms likt attēlu tekstā, par to ir jāmin. Tādā veidā paskaidrojot, kas notiekās tālāk.
Šeit, šajā piemērā jūs redzat arī to, kā nedrīkst darīt. Ar attēlu nedrīkst pabeigt nodaļu daļu vai sadaļu vai apakšnodaļu. Attēlam ir jābūt ieskautam tekstā sākumā. Jūs viņu ievadat un pēc tam jūs paskaidrojat, kas attēlā notiekās. Bet mūsu mērķiem tā var arī palikt. Nākamais, runājot par attēliem, ir svarīgi viņus pareizi ievietot, lai nebūtu pārpratumu printēšanas brīdī, kur atrodas jūsu attēls jūsu lapā. Vispareizākais veids ievietojot savu attēlu, izmantot pareizo novietošanu tekstā. Un jaunajā Office'ā to var izdarīt lūk ar šo simbolu, kas parādās blakus jūsu attēlam, Layout Options, vai arī caur Format un Wrap Text rīku. Ko no šīs mēs izvēlamies? Inline with text. Mēs pasakam, ka mūsu attēls ir nevis kaut kas, kas lidinās virs dokumenta, bet ir iekļauts rindkopā. Ir iekļauts rindkopā un ar to darbojas. Inline with text. Tad tas mums dod vairākus plusus. Pirmais tāds, ka tagad Excel uzskata, ka tas ir teksts un šim elementam var piešķirt stilus. Un otrkārt, tā kā tas atrodas rindkopā, Words vienmēr zina, kurā vietā dokumentā atrodas attēls, jo tas atrodas rindkopā, rindkopai ir kārtas numurs 5, 6, 8, un nekad nebūs tā, ka printējot ārā savu dokumentu, jūsu attēls parādīsies ne tur, kur jūs gribējāt. Lai visefektīvāk noformatēt savu dokumentu, es piedāvāju izveidot stilu attēls. Tad to arī daram, ejam šeit. Stils ar nosaukumu attēls. Veidojot savu dokumentu, jūs izmantosiet vairākus attēlus, līdz ar to ar stilu jūs varēsiet vienveidīgi tos noformatēt katrā brīdī, katrā vietā, kas ir ļoti laba ideja. Tad, ko mēs šeit rakstam pagaidām, kad pamats ir normāls stils, kas ir labi, Times New Roman 12 būtu izmērs, centrēts, jo mēs gribam, lai mūsu attēls atrastos pa vidu mūsu lapai, nevis labā kreisajā pusē. Un tad pie Format Paragraph mēs varam vēl iestātīt pāris papildu nosacījumus. Tādus kā, piemēram, nedrīkst būt atkāpai pirmai rindiņai, kas ir acīm redzami. Line spacings nav vajadzīgs, viena līnija starp elementiem. Un before un after mēs varam ielikt tukšu rindu. Un atkāpēs liekam 20 punktus pirms un pēc. Pirms attēla un pēc virsraksta. Pirms attēla nosaukuma. Un vēl ieliekam lūk šādu tekstu: don't add spaces between paragraph of the same style. Kas nozīmē, ka starp attēlu un attēlu nosaukumu nebūs šādu nosacījumu. Nospiežam OK. 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 Un lūk, mūsu attēls novietojās tieši pa centiņam un starp pēdējo rindu augšā un manu attēlu šeit mums ir viena līnija. Tālāk, redzam, ka šeit attēlam ir tukšumi, kuri mazliet bojā vizuāli to, kā mēs esam formatējuši mūsu atkāpes. Līdz ar to šeit var izmantot formātu izvēlnīti un rīku crop, kas ļauj nogriezt attēlam nevajadzīgo daļu. Šādi nospiežam crop vēlreiz, un jūsu attēls kļūst mazāks tieši ar vienu rindiņu apakšā. Tālāk redzam, ka aiz mūsu attēla parādās rindkopas simbols, nozīmē, ka tā ir viena rindkopa, un nospiežot Enter, es nonāku nākamajā rindkopā, kurā es varu ievietot nosaukumu manam attēlam. Un šeit ir nosaukums ir pietiekami vienkārši. Ja, tie ir klienti. Es šeit rakstu sadarbības klienti. Tā būs labāk, sadarbības partneri. Labi, tas ir mūsu attēls. Svarīgākā nākamā daļa ir ielikt šim attēlam pareizo numuru. Numuri ir ļoti vienkārši izreikināt, tad ir divi skaitļi. Pirmais skaitlis ir daļas numurs, kurā atrodas attēls, un otrais skaitlis ir attēla kārtas numurs šajā daļā. Līdz ar to sanāk, ka tas ir 1 attēls, pirmā daļa, pirmais attēls.
Kā ievietot šo numuru, lai tas būtu automātiski, jums to jādara caur references izvēli, un šeit tieši pa vidiņam ir podziņa insert caption. Šīs rīks ļauj izveidot numerāciju ar papildu tekstu. Piemēram, šajā gadījumā, kā jau mēs teicām, numurs ir divi cipari 11.att. Un šīs rīks to arī darīja, piedāvā izveidot numuru, kurš automātiski palielināsies, plus pielikt klāt kādu papildu teksta gabaliņu, kurš nekad nemainās. Mūsu gadījumā tas ir ATT. Tas, ko mēs darām, mēs veidojam jaunu šablonu, tad new label, jo šeit pēc noklusējuma, ja nekas iepriekš nav darīts, ir ilustrācija, tabula vienādojums. Tas mums nedara, tāpēc taisam jaunu šablonu ar, lūk, šādu saturu ATT. Punkts ATT. Nospiežam OK. Ko mēs ieraugam šeit, ka noklusējam paraugu ir tas, ka mums ir pirmā daļa, otrā daļa secība ir tieši tāda, jo tas ir angļu valodas pārrakstības nosacījums, tāds nosaukums un kārtas skaitlis. Tas ir savādāk pie mums, bet mēs ar to tiksim galā vēlāk. Pirms tam mēs vēl šeit pie numbering pieliksim pirmās daļas numuru, izmantojot kā atdalītāju punktu. Include chapter number, heading 1, use separator period. OK, un lūk, šādi izskatās tas darbībā. Nospiežam OK, un lūk, šeit mums parādās mūsu numerācija pirmajam attēlam. Tas, ko es daru tālāk, es pārnesu šo daļu šādi, lai tas izskatītos jau skaistāk, un ielieku beigās punktiņu. Kāpēc mēs neesam izveidojuši šablonu ar punktiņu beigās, jūs redzēsiet pēc pāris minūtēm. Nākamais, kas šeit notiekās, ir tas, kad pēc noklusējuma viss, kas iznāk no insert caption rīka, pēc noklusējuma tiek noformēts kā stils caption, kas mūsu gadījumā nav pareizi, tāpēc mēs vienkārši ieliekam kursoru un pārliekam to uz stilu attēls. Šādi, un esam izveidojuši mūsu attēlu, un esam pareizi šo attēlu sanumerējuši. Tālāk, kas šeit vēl ir svarīgi, ir atsaukties uz šo attēlu tekstā. Un, protams, ka to arī ir jādara automātiski, jo rakstot darbu jums varētu nakties ievietot attēlus nevis secīgi, bet pirms jau esošiem attēliem, un tad jūs jau gribētu, lai viss pēc iespējas efektīvāk apteidotos pats. Tad kā mēs mainām šo daļu? Pirmkārt, kā jūs varat atsaukties uz savu attēlu tekstā ar diviem veidiem, vai nu iekavās rakstīt skat, un tad ir 11att, šādi, vai jūs varat ierakstīt iekšā tekstā, piemēram, uzņēmums sadarbojas ar likumdīglas piegādes uzņēmumiem, kuri ir attēloti 11 attēlā. Un tad jums būs jāraksta ar pilno tekstu gabalu. Tad jums ir divi veidi, kā to izdarīt, un mēs paliksim pie šī īsākā, bet nepieciešams gadījumā, pēc nepieciešams to var arī izlabot. Tad kā mēs šo daļu automatizējam, lai šī atsauce vienmēr būtu piesaistīta pie šī attēla? Ko es daru? Es eju uz to pašu references, un šeit atrodu lūk šādu podziņu cross-reference. Nospiežot to, pēc noklusējuma tiek piedāvāts adresēties uz jebkādu sanumerētu elementu šajā dokumentā, bet es no reference type izvēlos tieši ATT. Pagaidām man šeit ir tikai viens elements, jo man tikai viens attēls šajā failā, bet ja tur ir vairāk, tad man ir vairāk elementi un es varu viņus uzreiz norādīt. Un tad, ko es pasaku? Es gribu uztaisīt atsauci uz, un šeit izvēlos only label and number. Nospiežu insert, close, un lūk, šeit parādās atsauce. Jūs varat to pārliecināties par to iezīmēt šo teksta gabalu, redzam, ka tas ir uz pelēkā fona, kas nozīmē, ka tas ir papildu elements Wordā, kurš pats automātiski updatosies, ja būs nepieciešamība. Tālāk, redzat, kāpēc es neesmu uztaisījis šeit šablonā punktu, jo pēc nepieciešamības man varbūt būtu jāuztaisa atsauce nevis uz ATT, bet uz attēls. Tad šo otro daļu else es varu pierakstīt, vai attēlā, tad ellā varu pierakstīt. Manā gadījumā šeit es varu pierakstīt punktu.
Tad ATT ir tā daļa, kura nekad nemainīsies, un tāpēc es viņu varu ielikt arī šablonā, kas man ļoti labi der, bet ja es gribu taisīt atsauces, es vienmēr viņu varu papildināt to ar teksta otro daļu, un viss man darbosies tikpat skaisti. Tad, lūk, esam pilnībā noformējuši mūsu attēlu, un tas ir gatavs jebkāda veida izmaiņām. Piemēram, ja kaut kur augšā parādītos teksts, jauns attēls ir jāievieto, un es viņam pieliktu klāt numerāciju šādi, vienkārši viņš šeit pielieku, tad man atliktu vienkārši iezīmēt visu tekstu, kas iet tālāk, nospiest F9, un Excel un Words updateos gan atsaucas, gan arī pašu attēlu numerāciju tālāk, man nav jāpārdzīvo. Tad jebkurā vietā, kurā es lietoju atsauci uz attēlu, uz šo attēlu es lietoju cross-reference un vairs nekad nedomāju par to, kāds bija numurs, jo es zinu, ka tur vienmēr viss ir labi. Tagad parunāsim par tabulu. Šādi izskatās mana tabula, kur esmu šeit ievietojis. Tā ir tās pašas problēmas, kas attēlam. Viņa ir pēdējā daļā, tas nav pieļaujami. Un viņa ir pārāk gara priekš vienas lapas. Tad ar to būs jātiek galā mums kaut kādīgi automātiski. Mēs pamēģināsim to arī izdarīt. Noformējumi nosacījumi šeit arī ir pietiekami vienkārši. Tabulas nosaukums atrodas augšā virs tabulas, un vēl viena rindiņā pirms nosaukuma ir tabulas numurs, kas tiek ievietots labajā pusē ar to pašu noformēšanas principu, kas ir 1,1 un tad punkts tabula. Pirms mēs sākam darboties ar virsrakstiem, vēl būtu jāpakavējās pie pašas tabulas. Un šajā gadījumā šeit, ko es jums ieteiktu katreiz pamēģināt, ir izvēlēties visu tabulu šādi un aiziet uz izvēlēm, kas parādās layout, un šeit tieši pa vidiņam ir podziņa AutoFit, kurā jūs varat izvēlēties AutoFit Content un AutoFit Windows. Tātad šajā secībā varat izpildīt AutoFit Contents un AutoFit Window. Šādi. Un jūs iegūstat to, ka jūsu tabula būs pēc iespējas efektīvāk noformēt, izlīdzināt pēc lapas, cik tas iespējams. Protams, ir gadījumi, kur tas nevar izlabot, bet šeit jūs jau varat paši kaut ko izdomāt, piemēram, sijā atstāt augšā, piemēram, šādā gadījumā. Un tad mums teksts skatās pietiekami skaisti, tāpat kā pārējos gadījumos. Šādi, ja? Tad tā arī varētu būt. Lūk, tad tas te ir pirmā daļa, un tagad ir pati noformēšana, kā mēs varam noformēt savu tabulu. Šim nolūkam esmu izveidojis jaunu stilu, tabulu, un šis stils izskatās sekojoši, ka tas ir balstīts uz attēlu. Temšņiem 12. centrēts, un pie paragrafa ir pateikts, ka mums ir pusotra līnija starpā un nekas priekšā apakšā. Okay. Šādi redzam, ka tas uzreiz iecentrē nosaukumu pa vidiņam. Un tālāk, ko es vēl varu izdarīt šeit, es varu pielikt nosaukumu pielikt numuru manai tabulai. Tad mēs ejam uz Reference, Cross-Reference, Insert Caption. Ejam uz Insert Caption, Reference, Insert Caption, un šeit izveidojam jaunu šablonu ar nosaukumu punkts tab. Okay, pieliekam viņam numbering, ka tā arī ir virsraksti. Okay, šādi. Un ir gatavs. Lūk, ir mana tabula. Es tai arī piešķiršu stilu tabulu. Pierakstīšu klāt ULA un novirzīšu to pa labi. Lūk, šādi. Un esmu noformējis savu tabulu. Tālākais tiksim galā ar šo pārāvumu. Svarīgi saprast, ka to ir jātaisa tikai tad, kad ir uztaisīts viss dokuments. Kad viss ir gatavs, viss ir ievietos, nekas vairs nebūs maināms, viss paliek tā kā ir, tad pēdējā brīdī liekam šos pārāvumus, jo tas ir jādara tikai tajā brīdī. Kā es jums to piedāvāju izdarīt? Tātad šeit liekam kursoru pirms pēdējā rindiņā un ievietojam divas tukšas rindas šādi uz leju. Tad šīm iezīmētajām rindām pie Design, Borders and Shading novācam līnijas. Abām divām rindiņām, lūk, šādi novācam līnijas, lai nekas nebūtu, būtu tikai augšējā un apakšējā līnija, ok.
un tas izskatās lūk šādi šeit, un tad mēs varam apvienot šīs divas, lai tur pielīstu viss, kas ir nepieciešams merge cells, un šeit varam uzrakstīt, ka tas ir 1.1 tabulas turpinājums. Kā mēs to daram? Mēs ejam uz reference, cross-reference, šeit sameklējam tabulu, uztaisam only label and number, insert, viņš pievieno numuru, close, šeit rakstam punkts, tabulas turpinājums, gatavs, un pēdējais solis šai šūnai pieliekam izlīdzinājumu labā mala, un esam pabeiguši šo lietu. Un tāpat mēs varam ievietot arī šeit atsauci uz tekstu, uz tabulu tekstā. Kāpēc bija svarīgi taisīt šo lietu tikai pašā pēdējā brīdī? Ja kaut kas mainīsies jūsu dokumentā un jūs pievienosiet jaunas rindas, tad jūsu tabula lūk šādā veidā atkal pārrausies un jums atkal jātais no jauna. Tāpēc tabulas ir jāpārliek pašā pēdējā brīdī. Un, kad tas ir gatavs, tad jūs varat printēt darbu. Un tagad mums palika pēdējais, un tas būtu formulas. Kā mēs varam ievietot formulas savā dokumentā un ar tiem darboties. Formula tiek noformēta dokumentā sekojošā veidā. Pati formula atrodas rindas centrā, aiz tā seko komats, tajā pašā rindiņā pa labi ir numurs, un zem visa seko lūk šāds paskaidrojums, ko nozīmē katrs mainīgais formulā. Kā to realizēt Wordā pēc iespējas efektīvāk? Solis numur 1 ir izveidot tabulu ar 3 šūnām. Tas ir nepieciešams, lai trešā šūna jūs konkrēti centrētu pa vidiņam, un jūs varat tajā ievietot savu formulu, kura ir izveidota ar insert equation. Mūsu gadījumā mēs izmantojam, vienkārši kā piemēram, izmantojam jau gatavu attēlu. Tālāk, tā kā šī šūna jau ir centrēta, pati, man tas, ka jāiedara pēdējais solis, ir jācentrē saturu šajā šūnā šādi. Es te ielieku komatu pēc savas formulas šādi, un tagad šajā pusē ir jāievieto numurs šai formulai. Tad numuru mēs veidojam tāpat ar insert caption, bet šablons šai gadījumā ir 2 iekavas. Ok. Tam arī ir jāpiešķir daļas numurs, ko mēs arī daram. Lūk šādi, tas izskatās apmēram tā. Nekāda īpaša noformējuma šeit nevajag, tāpēc es viņam piešķiršu stilu normal un ielikšu šeit iekšā. Lūk šādi, nekāda lieku simbolu arī šeit nav vajadzīgi, un tad šai šunai es nomainīšu noformējumu uz centrēts pa labi. Lūk šādi. Nu, un tagad kā pēdējā darbība visai šai tabulai es noņemšu malas. Pilnīgi, ok, un lūk šādi izskatās mana pirmā rindiņa. Priekš šīs daļas es izveidošu jaunu stilu, lūk šeit. Šādi nosaukšu to par formulas, balstīšu to uz tabula, tālāk nomainīsim izlīdzinājumu uz labo malu, format paragraph, šeit paskatīsimies, ka mums nav atkāpes, nomainīsim atstarpi pēc tam uz 200 punktiem un ieliksim pusotru līniju starp mūsu tekstu. Ok. Vēl ko mēs šeit izdarīsim? Vēl mēs šeit pieliksim format paragraph tabs. Vēl mēs pieliksim atkāpes, jo mums vajag, lai mūsu mainīgie būtu uz vienas līnijas. Ja, un tāpēc es ielikšu šeit atkāpi 1,5, set, te ir 1,5, set, lūk šāds atrodas tagad mums vienā rindiņā pa labi mazliet būs, ok. Ok, un redzam, ka mums šeit nekas nav mainījies, bet uz mūsu lineāli parādījās tāds ķeksīts šeit augšā. Un tagad, ko tas mums dod, tas nozīmē, ka ja es tagad esmu atrodos šeit pirms mūsu pirmā mainīgā, nospiežu tab, un es pavirzos tieši uz šo pozīciju. To pašu daru šeit, tab, un šeit, tab, un šeit, un man sanāk, ka tas ir vienāda attālumā no
no malas visām rindām, kas ir ļoti skaisti, kas tieši tas, kas man ir vajadzīgs, plus pēdējā atkāp viena rindiņa no mana teksta. Viss. Tālāk šī daļa vienmēr, kur es to lietošu, man vienmēr būs tāds pašs atstarpes no kreisās malas. Šādi izskatās attēlu formula tabula numerācija un noformēšana savā dokumentā. Vēl 3 papildus stili to palīdz jums izdarīt.